Labi, tad īsumā par noteikumiem copēm pa mazo dzirnedaru un šito kanālu var līdz salas galam arī izmantot. Copēm tikai uz drikām, ar ielodētiem un kustīgiem āķiem, čortus, boldus, šķērsenis neko nevar, iebarot nedrīkst, ekolodus izmantot nedrīkst. Čau! Ir sākusies cīņa par ceļojošo par Copēlu veikals. Tiek izspēlēts 5. reizi. Bija kāda sopīta, nebija? Pagaidām nekā. Kaut ko pa bišķim vēl karitā. Jā, ir kaut kas? Viens tāds uz sotaku. Divi maziņi sprīdīši. Arī vienu noķēru. Līdz sacensību beigām 1:20. Zivis ķerās, nav lielu. Pats rekruta 10 minūtes pie starta pamēģināja, arī uzreiz 3 mazus sasarīšus dabūja. Nu, redzēs, kā būs finišā. Nu, re, kur jau nopietnāks. Tā, pirmajiem es pateikšu paldies īstenībā tiesnešiem, Armandam un Borisam.
Paldies, paldies, paldies. Tā, pirmais dabūt balvu par lielāko divu. Un tā ir 130 grami Oskars Gilis. Jo! Tā jau liela. Otra balva ir speciālā no Cernikavas makšķerēšanas skolas par 3 lielākajām zivīm nominācijā 3 lietas, labas lietas. Un 3 lielākie aptari ir 400 grami Mārtiņam Jurušam. 4 minūtes pirms finiša no vienā. Apsveicam. Paldies. Jā, 3. vieta sacensībās ir Eduardam Burģelim. Paldies! Mēģināsim kaut kādu būt. Uzmanīgi neizber. Ar tiesnešiem bildi. Jā. 2. vieta Mārtiņš Jurušs. Apsveicam. Un 5. par SOPLV blitkošanas kalsā uzvarējis ir jau cilvēks, kas ir bijis uzvarējis Valdemārs Salsiņš. Jā. Tā pirmā reize. Jā. Apsveicam. Mazais kalps. 70. Nē. Kilo 340. Tā, tu uzmanīgi. Jā. Jā. Un te lielais ceļojošais kalps. Jā. Paldies. Tā, nu pastāst, kā tev pie šitās mazo asaru copes izdevās salasīt tomēr pāri kilogramam un novinnēt. Nu pirmām kārtām jau, kas saka, cīņas spars tas ir viens, jā, pieredze otrais. Nu, kas vēl varētu būt, nu? Nu, veiksmes šai gadījumā nebija, jā, 2 lielie kaut kas bija, jā, tie aizgāja, jā, nu tie būtu bonus viennozīmīgi. Nu, pārējais, es saku, nu cīņa līdz beigām bija. Pēdējā burtiski kāliņģi 1 simtnieku vēl dabūja un 1 labais aizgāja. Tas bija 7 minūtes līdz finišam, jā. Nu, ko var pateikt? Nu, vēlams būtu vairāk piedalīties, lai būtu dalībnieki. Jaunatni gribētos redzēt, jā, varētu dalīties pieredzē. Jo blitkošana tas ir mormiški viena lieta pasākums, blitkošana tā ir savu specifika, jā. Nu, un tos piekritējus gribētos vairāk redzēt, protams. Nu, šogad jau mums tāpat vairāk nekā. Nu, šogad jau ir tāds, tā teikt, bišķi vairāk ir, jā, bet, nu, jau uz kādu 100 kādreiz salasītos, jā. Varētu, es saku, labprāt dalīties pieredzē, jā, nav nekāda problēma. Otro reizi jau kausu esmu ieguvis. Jā. Šāds tāds iemaņas man ir, jā, pieredze. Var labprāt dalīties. Kaut ko pamācīt, jā, bet, nu... Cerams, ka būs vairāk dalībnieku. Tā turpināt. Pamatā visur ir darbs, jā, bez darba, nu, panākumu. Lai jauniem mācās. Jā, lai nesēž pie datora, bet iziet paelpo svaigu gaisu, kad dienu nourbies arī. Te kaut kas klāt pienāk, jā, tā kā gaidīsim nākošo gadu, jā, un paldies jums, rīkotājiem, viennozīmīgi, jā. Tā kā, nu, līdz nākošam gadam. Jā.